sports. Tā ir aizraušanās, tā ir kaislība, tas ir dzīvesveids. Pēdējā laikā šo nozari aizēno kāds vārds – dopings. Šobrīd atrodos veselības fabrikā, kuru sacensībām gatavojas vairāki Latvijas olimpieši. Iesim noskaidrot, kādas ir viņa domas par dopingu. Šeit redzam, kā trenējas Aleksandrs Samojlovs. Pastīsimies, vai viņam ir laiks kādam jautājumam. Atvainojies, Saša, drīkst uz jautājumu. Jā, protams. Kāds ir jūsu viedoklis par dopingu sportā? Viņš nav vajadzīgs. Pilnībā. Es kopš bērnības nodarbojos ar sportu. Es varu iegremdēt jebkuru viens pats. Man nav vajadzīgi palīgi. Nē, dopingam. Paldies, Saša. Esam satikuši arī DMX braucēju Māri. Noskaidrosim, kāds ir viņa viedoklis šajā lietā. Māri, vai drīkst jūs uz jautājumu? Jā. Māri, kāds ir tavs viedoklis par dopingu? Dopings vispār ir mīkstiem. Es nāku puikam no Valmieras. Puikām no Valmieras nevajag nekādus sūdus. Mēs graužam medaļu. Kā mēs varam redzēt, tad Rebeka, vai tev karjerā kādreiz ir bijis laiks, kad tev vienkārši vajag dopingu? Es uzskatu, ka nē, jo dopings man nav nepieciešams, jo visu, ko es daru pašas spēkiem, visu savus tieņus ceļu pati, un dopings man nav nepieciešams. Esam satikuši arī trenerīti Iru, kas ir 17 gadus jau palīdzējusi mūsu olimpiešiem tikt uz olimpiādu un izcīnīt augstākās vietas. Trenerīti Ira. Trenerīti Ira, kāda ir jūsu attieksme pret dopingu? Tas nav baigi slikti. Vienreiz esmu arī izmēģinājis dopingu, normāli bija. Daudziem Latvijas sportistiem tomēr ir diezgan pretēja atbilde uz šo jautājumu. Ko jūs domājat par to? Esmu trenerīte ar 17 gadu pieredzi. Man jājām zirdziņš ir svarcelšanā, un es zinu, ko es daru. Dopings ir normāls. Citreiz vārdu dopingu, bet tā, normas robežās. Bažas rada tas, ka mūsu pašu treneri izvēlas teikt atzinīgus vārdus par dopingu. Paskatīsimies, ko par to saka viens no mūsu spēcīgākajiem sportistiem Latvijā – Viķa. Viķa! Ko? Čau! Sveiks! Sveiks! Vai tev ir kādreiz bijis saskarsme ar dopingu? Kādas ir tavas domas par to? Dopings man jau labs liekas, normāls, bet man tam nav laika galīgi šobrīd. Līdz ar to man ir par ģimeni jārūpējās un tā tālāk. Es labāk burgerīti uzēdīšu, proteīni te un uzreiz spēks. Ko? Melda, filmējam tālāk, davai. Tādi bija viedokļi mūsu pašu sportistiem. Noskaidrosim, ko par to domā vienkārši parasti iedzīvotāji. Šeit arī ir viens. Sveiki, atvainojos. Kā jūs sauc? Grams, Instagrams. Vai jūs varētu pateikt, kāda ir jūsu attieksme viedoklis pret dopingu sportā? Puti, ka tev ir 2,9. Pats personīgi piedalījos pie šīs problēmas likvidēšanas. Manā administratīvajā rajonā ilgi nekas tāds nav manīts. Beidzot, esam atraduši arī pašu vainnieku. Ekskluzīvu interviju ar Aivaru Dopingu. Dopinga kungs, kāds ir jūsu viedoklis par visu šo sacelto ažiotāžu? Ko es? Man patīk sports. Saskarsme ar dopingu. Atbildu uz šo jautājumu. Man patīk sports pie televizora ar sīpolu gradzeniem un friškām. Es vienkārši nevaru tik bieži nākt. Viņi jau grib, lai es nāku katru nedēļu, 4 reizes nedēļā. Un šeit jūs dzirdējāt taisnību. Es esmu Meldra Spirts, žurnālam Sports un Dambreta.